Čau! Aprīļa beigās bijām kemperu karavānu izstādē Varšavā, Polijā. Šoreiz video par ieskatu no izstādes, ko mēs tur redzējām, kā tur gājam. Pa vidu arī būs daži auto no Ķīnas, ko sanāca Varšavā apskatīties. Un video beigās būs pāris karavāni no Kaunas. Man pazīstamais meklē savu karavānu, man atsūtīja bildes ar cenām, un tas arī ielieku jums. Zinu, ka daļa gaida video par Škodu, bet tieši šī bija tā diena, kad Škoda atnāca uz Latviju. Raimondam Somu dienas turpinās. Nu ko, Raimond, re, kur ir tava mašīna? Vakar tu nosolīji, šodien ir pie manīm Ulbrukā, jā? Nu, kā tev patīk ātrums? Kamēr braucu uz Varšavas izstādi, vakardien nosolīju Kopartā pie Helsinkiem mašīnīti, un šodien viņa jau ir Ulbrukā. Nu viss, ārā ir, palikām dēlīti zem Donkrata vietām, lai viss akurāti. Un dzanam liekam ietā viņu. Un ko nozīmē sociālie tīkli un ko nozīmē mūsdienu tehnoloģijas. Ja vēl neesi redzējis video, kā es iegādājos īstu Škodu no Somijas, apskaties manā kanālā, bet šodien par kemperiem. Fiat. Ducato bāzes. Reiz, kur šitien izliekās ārā un otrs matracis. Te tāda maza virtuvīte. Sanāk, divas vietas šeit ir, divas priekšā. Un augšā vēl ir divas guļamvietas. Opa. Tāds kompakts braucamais ar B tiesībām. Nākošā automāju stadija, ka var iedzīt mašīnu aizmugurē. Tad, kad negribās bez savu auto nekur doties, iebraucam ar mašīnīti bagāžniekā. Kādiem ceļiem vai neceļiem ir domāts tāda automāja? Jeszcze chwileczkę Państwo wyjdą, to żeby się nie mijać. Toaletes podi visām gaumēm. Ja nu gribās melnu, melns arī ir. Tas gan tā interesanti, ka nokāp no guļamistabas un uzreiz uz podu. Skatieties, pārvietojamais katamarāns. Pieaicē rāķi pie transporta un brauc dzīvē. Skaisti. Redz, ka šofera vieta, atpūtas vieta. Tāda maza alternatīva karavānam. Un redz, ka elektromotoriņš. Nu, pat ļoti skaisti. Pie izstāžu centra bija organizēta speciāla vieta, kur arī var palikt pa nakti ar kemperiem, karavāniem, un daudz arī izmantoja šo iespēju un vienkārši tusēja. Tā kā nākamajā dienā izstāde sāka strādāt tikai 10, izmantojam iespēju apskatīties arī pāris Ķīnas autiņus. Cherry Tiggo 9. Auto no Ķīnas ar pilnu komplektāciju. 7 vietas. Visi automātiski nolokās, atlokās. 47,000 eiro. Ar visām masāžām, ar ventilācijām, ar kaudz iebūvētām ekstrām. Jack T8 Pro. Vēl viens auto no Ķīnas. Cena jaunam auto 24,000 eiro.
5 gadi garantija vai 150,000 nobraukums. Bet jūtās, ka tas ir ķīnietis. Skatieties, telts ar iebūvētiem saules paneļiem. Sanāk, redz, no augšas atnāk vats un var pieslēgt powerbanku. Un, kamēr telts stāvējas, elektrība ražojas. Redz, ka Fiatiņš daudz ko redzējis dzīvē jau. Veloturētāji, trepis uz augšu, noteikti saules paneļi. Juris no Apaļkalna. Izrādās, ka mums Latvijā ir, kā tas saucās? Latvijas kempinga asociācija. Jā, un visi laipni gaidīt uz taisību. Jā, arī. Ne tikai uz ceļu. Galvenais ceļojam. Tas ir baigi forši. Super. Volkswagens, Renault, elektriskie kemperīši. Atceļās uz augšu. Jumtiņš. Tikai radās jautājums, kur gulēt. Gulēt sanāk laikam šeit. Kaut kā pārliekas uz priekšu krēslas un sanāk gultas vieta. Redz, ko arī no tās pašas sērijas. Ja tu esi Škodas Octavias laimīgais īpašnieks un tev gribās doties ceļā, droši uzliec telti uz jumta. Vietas pietiks visiem, gan maziem, gan lielajiem. Tā kā tiekamies uz ceļa. B kategorija, 3,5 tonnas. Nē, te nevar ar augstspēžu kurpēm iet iekšā, tā jau var. Mersīšu smuki. Skatieties, jebkurā lielā busā var ielikt. Uz ritentiņiem piestumjās pie busa, tie ritentiņi noņemās un šī kapsula ieliekās iekšā. Un iekšā ir iebūvēta maza virtuvīte. Te ir guļamzona, izliekās virtuvīte. Kaut kā te viņa braukāja, cilājās. Tur kaut kur ūdens bija noslēpts. Un jebkurā lielajā busiņā ielien. Un no malas tas izskatās šādi. Un cena viņam bija ap 20,000 eiro. Jā, sanāk 4 vietas, 2 te, 2 te. Nu šeit tualete ar dušu ir. Tāds vieglāks risinājums uz CNC, izgrieztas detaļas, piemērojamas visādiem busiem, laikam pēc izmēriem, pēc modeļiem. Un redz, ka cik saprotu, klients jau dabūja savu pasūtījumu, viņi iepako. Un viss sastāv no šitādām detaļām un galā sanāk šitāds rezultāts. Tas ir uz Fordu bāzes. Ūdens viņam būs aizmugurē noteikti. Paskaties, kā pods paiet zem gultas. Izstāde kemperu. Cilvēki bauda dzīvi. Uz rambālītes uzlikts jumtiņš.
moču fanātiem, piekabīti mocim. 2000 eiro. Pierwszy podróż, na przykład moje zagraniczne w ogóle. Więc W to ogóle jak poznaliśmy się z Justyną, a poznaliśmy się przez internet. Ja kāds taisās uz Ameriku, šitāds Fordiņš uz gaida Amerikā. Var izīrēt, norezervēt un ceļot pa Ameriku. Ja tev patīk šāda veida video un tev patīk, ko es daru, lūdzu piesako, tas patiešām palīdzēs manam kanālam attīstīties. Kā jau solīju, beigās 10 karavānu apskats. Ja kādam kāds ieinteresē, tu vienkārši spaidi no pauzes, lai apskatītos doto variantu. Viņa atrodas Kaunijā, tā ir cena Kaunijām bez piegādes, bez reģistrācijas. Tā kā, ja kādam interesē, droši brauciet pie viņiem ciemos, gan jau, ka visu sarunāsiet. Pats es viņus dzīvē neesmu redzējis, tā kā nevaru spiest par kvalitāti, par stāvokli, kāda viņi ir, un arī nevaru garantēt, ka patiešām gads ir pareizs vai cena ir pareiz. Tā ir vienkārši informācija, ko man iesūtīja, un es padalījos ar jums. Bija man arī ziemā video par moduļu mājiņām no Anglijas. Viņas atradās Kaunas otrā pusē. Ja kādam interesē šādas lietas, var vienā braucienā apskatīties gan kemperīšus, karavānus, gan moduļu mājiņas. Tāds šoreiz sanāca video par izstādīti, mazliet arī par karavāniem Lietuvā. Tā kā, ja tev patika, obligāti piesako un ieliec laiku. Tiekamies!